Šogad sezona iesākās ļoti labi. Tika aizvadīti ļoti daudz Latvijas un Baltijas čempionātu posmu, gan enduro krosā. Bija augsts sasniegumi, nebija varbūt tik labi cits gongs, bet kopumā bija diezgan labi. Šogad nesenās, diemžēl, aizbraucu nevienu Eiropas čempionātu posmu. Taču gribējās. Kopā sanāca šogad pirmā vieta Latvijas čempionātā enduro krosā, pirmā vieta Baltijas enduro krosā un diemžēl Latvijas čempionātu neizdevās izcīnīt enduro. Sakarā ar to, ka bija šogad izlaidums un tamdēļ paliku Latvijā otrais. Taču kopumā esmu priecīgs, viss kārtībā, bez traumām. Nākošais startēšu zem tās pašas komandas ar jauno Husqvarna motociklu. Bez šaubām Latviju un Baltijas čempionātu posmus, enduro krosu. Ir doma, ja viss sanāks, aizbraukt uz Eiropas čempionātu posmiem, kas notiks gan Itālijā, Rumānijā, Čehijā, ja nekļūdos, un Portugālē. Ceru uz labiem startiem tur. Galvenais ir nepadoties un iet uz to augstāko, tad jau vispārējais arī nāks.